Hey SCC family, it's Alicia here. So it's been over a year that I've been here in Latvia through your guys' faithful prayers and support. I miss you all, I love you, and God has been doing so many incredible things, not only in my life, but in the lives of the young people here in Liepāja and all around Latvia. But don't just take my word for it, take a look at what God has been doing through this past year. Čau, mani sauc Beata. Esmu no Liepājas Dievumā jauniešiem. I'm Paula, I'm from Liepāja and I'm a part from the Liepājas youth group. Čau, esmu Līva no Liepājas. Esmu pēdējā šī gada laikā iemācījusies savādāk lasīt un uztvert Bībeli, kā atšķirībā no tā, kā es to pirms tam darīju. Ja pirms tam es vienkārši lasīju Bībeli un kā vienkārši lasīju, tā kā es lasītu vienkārši tekstu un neko no tā īsti neuztvēru, jo es nemācēju to lasīt. Un pēc tam, kad mums bija tie piekdienas vakar, kad mēs lasījām Bībeli un arī mācījāmies to studēt, pēc tā es arī vairāk esmu iemācījusies uztvert no Bībeles, ko es lasu, un saņemt vairāk. Tāpēc, jā. Man jauniešu vakar ir devuši ļoti lielu iespēju manā dzīvē, kā arī Alīšas klātbūtni, vienkārši mīlam. Jauniešu vakaros esmu iemācījusies nevis tikai lasīt Bībeli, bet arī izstudēt to kopā ar jauniešiem, kas, manuprāt, liekas ļoti interesanti. Un kā arī jauniešu vakari, kuros mēs ejam ārā aktivitātēs, spēlējam bumbas un vispārējo, kas arī tāda saliedē mūs kopā. Un jauniešu pasākumi vispār ir brīnišķīgi, kur ir liels Dievu darbs un liels svētības, un daudz saņemts aizlūgšanas, dziedināšanas un dāvanas, ko mēs arī visos jauniešu pasākumos pielietojam. My favorite thing from this year is trip to Ireland. Thank you to everybody who supported us, to our church, and the biggest thank you goes to Alicia, because she organized it all and she was like our mom through the trip, and she carried us. Man arī šķiet forši tas, ka mums Alīša nav tāda kā tikai tur viss tā formāli, bet mēs arī varam tajos piekdienas vakaros pavadīt laiku kopā, vienkārši dzerot ledus kafiju, ko mēs varam uztaisīt pie Alīšas. Un arī vienkārši skatīties filmu, spēlēt galda spēles un visu kopā pavadīt foršu laiku, ka nav tikai tā visu formālā daļa, bet, protams, bez tās arī neiztiks. Jā, tas man liekas. Man patīk arī mazie pasākumi ārpus lielajiem pasākumiem, kur mēs ar Alīšu vai braucot mašīnā, braucot uz kādiem mēģinājumiem, jauniešu vakariem vai vedot man mājās, kad mēs slavējam Dievu, nevis sēžam klusumā, un tāda neoficiāla saliedēšanās ar jauniešu vadītāju. It's a blessing to have someone like Alicia in your life, because of all these events that she organizes. She helps us get closer to God by studying Bible with us and having little meetings. Jā, turpiniet mūs atbalstīt. So as I said, God has been doing many incredible things throughout this past year, and I know that is because of your faithful prayers and your faithful support. I cannot wait to see you all soon, and thank you again for continuing to support the work that God is doing here. I love you all, and remember, Jēzus tevi mīl.